2, 3, 4 kolekcijām. Rīgas dārzi parki, laikam, ir tāpēc, ka mums arī bija izstāde un attiecīgi tāda tika sagatavota. Bet, nu, tad te viss arī pārējās, ja mēs meklētu šeit, tad tā kā tiek meklēts visās šajās te karšu grupās. Un, piemēram, es teikšu, ka lai iet smiltene. Jā, jā, mums ir šodien pa smilteni, tad smiltene. Un, nu tā, ko mēs atrodam, ja ir smilteni, mēs atrodam 80 objektus. Un idejiski mums ir iespējams skatīties kreisajā malā. Un te sākas filtri. Te ir pats sarakstīns, mēs varam kārtot pēc atbilstības, kā nu tur gribas, bet piekļūst tiesības, nu, kas ir varbūt pieejams tikai Latvijas Nacionālās bibliotekas atsevišķos datoros, tādas kartas arī ir, bet biblioteka tīklā tas esam mēs, visi gaismas tīkls, bet vēl brīvi pieejamās kartas. Nu, es te šodien skatīšu uz to kartu, un skaidrs, es viņu varu atvērt, bet varbūt tā aina mainīsies atkarībā, kur jūs skatieties mājās, vai arī biblioteka tīklā. Nu, un tad ir piederība kolekcijai, te tā kā ir kartas izceltas, un vēl ir izdevēja. Kartas, protams, arī izdod izdevēji. Un varbūt uz smilteni man nav kaut kas tāds skaists un sens, kā es gribētu, bet ir viss kaut kas, un es te redzu no šīm vēl te daudz labs, es varbūt palikšu arī šajā, respektīvi, nu, kā jau jums pagājušajā trešdienā stāstīja Ieva, tad mums te pienāk ļoti daudzveidīgs tas resurss, un arī pašu krājumā ir vecāki un jaunāki, un es varbūt uz šo tad paskatīšos, ja man tāda daudzāk datu liekas uzreiz, un kad es atveru to karti, tad, es te varu ar peli šiverēt un dabūt viņu lielāku, mazāku jau uzreiz. Un, nu, datora jauda man ļauj skatīt, labi kārtīgi, piemēram, tad es sagaidu, lai es ieraugu to karti, bet man ir tā tad lejupielādes iespējas, un man bija jābūt metadatu iespējai. Es tagad aizgāju atpakaļ, skatīt detalizēt, bija jāiet šādi. Skatīt aprakstu, nu, protams, visi dati, un lejupielādēt, atvērt, ja viss tās pogas ir aktīvas, tad var dabūt to karti ciet, un atvērt attēlu, tas nozīmē tas, kur es jau biju, un tad ir lielināt, un gaidīt, kad bīdīt, skatīt, pētīt, tad sakot, pievērst vērību šai kartē vai citai kartē, kas ir atrasta. Tas ir tā no meklētāja skatu punkta. Mēs esam rezultātu sarakstā, es varu būtiņā aiziet atpakaļ un nonākt atkal šeit, bet tas nav viss, kas te ir. Tātad mēs varam atrast visdažādākās kartas, viss, kas te iekšā skanēts, bet atjaunojot lapu un karšu pārlūks. Un tad ir vēl viena tā lieta, kas te pievienot klāt. Ja kāds varbūt atcerās iepriekšējo kolekciju, bija tur tāda varbūt statiskāks tas skats, bet tagad ir tāds pavisam aktīvs te saveidots, respektīvi mūsdienu karte. Un papildus lietas slēpjas zem šīm te lapiņām. Respektīvi, karšu pārslēdzējs. Tā mūsdienu karta mums vajadzīga kā, respektīvi, ka tāds salīdzinājuma pārskats uz šo karti, kas ir Jāņasētas karte, un reulu lapiņas mums dod veselu rindu kaut kādas lietas. Mēs it kā meklējām vēsturiskās kartas, bet tas nav viss. Zem vēsturiskajām slēpjas vēl vektora data slāņi, ārējas kartes un vēl arī pamatkartes. Un tad vēl te mēs redzam šīs kartes, kas ir mūsu kolekcijas kartes skanētās, viņas sadalās administratīvas ceļu, dzelzceļu, UTT, kas te vēl senās tematiskās turismu kartes, vispār geogrāfiskās. Bet es, piemēram, varētu paskatīties uz ceļu karti un piemēram, uz vēga kartes Valmārša un Kraise, respektīvi Valmieras apgabals, kas ir plašs un liels, un visi, kas mēs esam šodien, neķēra smilteni, neķēra vai Limbaži jūs gan te esiet tagad tikuši, bet tā karta rīkojas tā, ka viņa uzklūpta uz šīs jaunās kartes, un mums ir iespēja viņu lielināt un nonākt līdz tādai lielai sapratnē un ieraudzīt, es nezinu, ko ieraudzīt, Burtnieku ezeru ieraudzīt, piemēram, bet vēl mums ir iespēja ieraudzīt, ka te ir tāds gabaliņš, ko mēs varam slidināt, un tas nozīmē, ka mēs viņu tā kā
padaram caurspīdīgu. Nu, ja tā ir ceļu karte, tad diezgan labi varbūt ir kaut ko skatīt cauri, jo tāpēc, ka šodienas ceļi tur ir apakšā, un tie vecie ceļi te ir virsū, un varbūt nekas nav ļoti. Nu, ir tā, ka man varbūt nav tā. Es gribētu teikt, ka es gribētu vēl lielāku ekrānu, varbūt vēl efektīgāk kaut ko var parādīt. Nu, izskatās, ka putniekam nekas nav stabili mainījies, bet varbūt ir mainījies tomēr ceļu tīklojumam. Un tad to var tā kā, nu, tā sēdēt un izpētīt. Bet, lai mēs tiktu tālāk citur, nē, tā kā mēs esam šeit, varbūt es pamēģināšu šo, es noņemšu šo, un te ir vēl arī šis divas kartes. Un tad tās divas kartes ir šādi, ja? Tā kā mēs mēģinām un slidinamies un raugamies un papildināts skats. Es tikko uzklikšķināju, mums dod iespēju vēl tā kā no šo kartes bīdīšanu, tad mēs šādā veidā viņu vienu paralēli otrai skatam un tā kā mēģinām salīdzināt. Tad tāds te ir tas mērķis tā, un man vajadzētu tagad noņemt šo karti nost un turpināt tālāk, vai arī es jau viņu vairs neredzu, es būtu. Neredzu, ok, noņem nost un atjaunoju caur, jā, sākumu skatu, uzklikšķinot uz mājiņu, visa kārtībā, ko viss karts ir nodzēsušās. Es gribēju citu kartu paņemt, piemēram, paskatoties ne uz tikai uz vēsturiskajām vien, bet, piemēram, uz ārējām kartēm. Un ir dažādas te kartes, piemēram, nu, es ņemšu arī dažādas. Nu, piemēram, uz dažādām kartēm augsnes laukumi. Tad tur ir vesela jūra, tur jums atliek pašiem, nu, tā kā pavadīt kādu, kur ir mūsu augsnes laukumi nāk virsū, tie nāk lēnām. Jums katram pašam jāmēģina veltīt laiku, tam ir tīpaši tiem, kuriem patīk kartas ķīķerēt un pētīt tā kārtīgi, tad, nu, ja es būtu kartogrāfs ritīgs, tad es droši vien kaut ko varētu pastāstīt par augsnes laukumiem vairāk, viņus mēģinu tagad palielināt, bet skaidrs, ka viņi vēl nav pilnvērtīgi te atnākusi virsū, bet nu, kaut kas ir. Ja? Tā, man nav gluži viedoklis. Mums vajadzētu kādu citu gudru cilvēku, vai arī kas mums pastāstītu par zemes kvalitatīvo vērtību 60. līdz 91. gads. Bet nu, fakts, ka te var izvilkt ārā un tā zemes kvalitatīvā vērtība arī mums, man liekas, ka man jāatslēdz papildinātais skats. Nē, viņš nepārslēdzās. Tā, es atjaunošos vēlreiz un varbūt paņemšu citu karti. Citu karti, piemēram, vektoru datu slāņa administratīvās teritorijas vienības varētu būt vieglāk saprotams. Piemēram, mazciemi. Nu, mazciemi te viegli parādīsies. Tie nebūs sarežģīti, bet arī, nu tā, sanāk ļoti interesanti. Paskatieties, kāds te milzīgs mazciemu muģeklis ir uz Latgales virsū, te sākās. Un tad, lai mēs varētu saprast tos mazciemus, mums laikam ir jālielina tā ritīgi un kārtīgi, bet, nu kā jau ar kartēm? Tā, kur palika mazciemi? Mazciemi pazuda. Tā, opā. Es arī neesmu, nu tā, man reizēm sajūta, ka es neesmu slikts divas kartas, kur ir mazciemi, kur ir, nu, tu mani mazciemi, nav mazciemi pēkšņi vairāk. Ai. Tā. Bija vektorā slāņi, ja? Tā, mazciemi, nu, tad vēlreiz mazciemi kartas, un, nu, kur tam mazciemi tā man izkūpēja, kad es sāku palielināties. Nu, nezinu, tā nevajadzēja notikt. Es gribēju viņus palielināt, lai var kādas mazciemas izlasīt, bet viņi tā saslēdzās man Latgala vieglāk lasās. Tas muģeklis sāk palikt, nu, tā kā vaļīgāks, un te var izlasīt dažādas vietvārdas, bet, ja mēs gribētu aizcelties balva, bet kur tad ir mums Trapena, Alsviķa, Smiltena? Var redzēt, cik labi orientējos kartē, vai ne? Pals man ne tā Smiltena. Kas ir uz Smiltenes? Mums nav nekāda mazciema būšana daudz. Vispārējais jau te tā kā bija, kaut kur tie mazciemi ir izgaisuši, kam te bija jābūt. Ja šitie melnie, nē, ir, kur ir, daži ir, redz. Nu, es biju karta prasa laiku. Un tā kā mums tie mazciemi mazāk, Latgalē bija labi daudz. Nu, lūk, šādi kaut kā atceramies, ka tā iespēja bija sākotnēji ir vēsturiska meklēšana, bet karšu pārlūks mums palīdz daudz ko vairāk, un atlasot kādu no kartēm,
mēs varam domāt arī par divas kartes un papildināt skats un bīdīties un meklēties un pētīties. Mēģiniet, nebaidieties no kartēm, kas ir diezgan tā piņķerīgi. Nu, lūk, tas par kartēm ir jau 15 pāri. Pulkstenis ir tāds ātrs priekšskrējējs. Uh, Ja jūs gribat, ja es kaut ko te nedaru, un, piemēram, jūs varētu celt balsi un teikt, bet vajag par to arī parādīt, bet mans nodoms bija parādīt Rainu un Aspazīvu. Tādēļ, ka interesanti, bet jūs varat arī atvērt mājaslapu uz digitālām kolekcijām, padomāt, ja es kaut ko nerādu un jūs gribat, tad es to varētu darīt. Nu tā, bet es atveru Rainu un Aspazīvu par to starpu, tāpēc, ka viņa kaut kādā ziņā ir interesanta no tā, ko mēs esam paveikuši digitalizācijas un tāda resursa saveidošanas jomā un tādā kā, datu atrādīšanas jomā, tāpēc, ka viens, ka šajā kolekcijā ir visi Raina un Aspazijas darbi un pirmizdevumi, un ja kaut kas krājumā nav, tad pieņemsim Rainis, un tad to te var lasīt, un Rainis darbi, 51 darbs. Un tad mēs varētu, laikam, salīdzināt ar ko ar Andreju Upīti. Ja mums skaitās, ka literatūrā vislielākais rakstnieks mums ir Andrejs Upītis ražinākais, bet ne kā Rainis. Nu, lūk, un ja vajag lasīt čūsku vārdu, tad lūdzu, te viņi ir. Un te ir gan dati par, gan saites, un, protams, PDF fails, kas tā es ceru, ka visi šērojies tā, kā vajag. Es šeit tad aizmirstu, ka man ir jāšēro varbūt un kaut kas nerādās. Lūdzu, kliedziet, ja nav. Viss Bet rādās, viss kārtībā. labi. Labi, čūsku vārdi tagad ir lasāmi šeit, bet droši vien, ka mēs lasīsim Rainu un Aspazīnu. Varbūt arī uznāk kādreiz lasīšanas laiks, bet varbūt, ka mēs domāsim par to, kad mēs skatīsimies citas lietas vēl šī te. Rains un Aspazīva vēlreiz. Un ir tā, ka ir ātrā meklēšana šeit, un kā mēs redzam, te ir tāda lieta, kā vēl tā kā entītes var meklēt, bet es to entīšu meklēšanu skatos, ka pulkstenis skrien, atspoguļošu vēl citādāk, respektīvi šeit objektu un entītes. Es vispirms pēc objektiem un entītēs mazliet dziļāk vēlāk, jo arī meklēt pēc viņām var, bet tā tad zelta zirgs pieņemsim, un mēs varam pateikt skaidrs, ka tas ir Rainis, jā, bet Rainis fotogrāfijas. Lūdzu, te ir viss, kas ir fotogrāfijas. Tā kā mēs atlasījām šobrīd fotogrāfijas, kas ir saistītas ar zelta zirgu, un atverot atkal būs tieši tāds pats līdzīgs skats un ar datiem, un varēs tikt klāt, bet es fotogrāfiju vienā paņemšu darba anotācijas, jo fotogrāfijas nē. Jo zelta zirgam ir arī anotācija, un tagad mēs pie tām entītēm drusku tiksim, jo Cīrula Astrīda ir uzrakstījusi, kā mēs te atspoguļojam, mūsdienīga anotācija. Un tā anotācija šeit kā teksts, tātad zelta zirgs, saulgriežu pasaka, objekta teksts ar visu, kas te klāt, un visa katra šī iezīmētā lietiņa mūsu tātad izpratnē entīte. Entīte var būt jebkas, tad saistītā data kamoliņš, jo Rainim zelta zirgā ir liela saistība ar, mēs redzam, kā ar Jāzepu, ar Uguni un nakti, ar Šveici, ar Kastaņolu, ar Ziemassvētkiem, un tad katrs šis kaut kādā veidā šeit, protams, lasot to tekstu, mēs saprotam saistītā tekstā, kas tas ir, bet katrs no viņiem ir kaut kādā mērā entīte, kas aizveda mūs uz pavisam vēl citu tālāku virzienu Raiņu un Aspazijas lietās un darbos un dzīvē. Un te ir vesels rinda vēl objektu, kuros ir norāda, bet tiksim galā ar šo, piemēram, te pēkšņi uzrodas Ernests Biržnieks Upīts. Un Ernests Biržnieks Upīts vai tik arī nebija mums viens no tiem nabadzīņiem, kuram kaut kā ne tā klāsies. Entīte ir Ernests Biržnieks Upīts, un te mums ir viņa rakstība. Mēs klikšķinām virsū un paņemam to Ernestu Biržnieku Upīti un nonākam jau viņa entītes aprakstā. Un retā tad rakstības formas dažādās valodās, un tā kā drusciņu biogrāfija sanāk arī te ir ielikt tāda kārtīga, pat es teiktu, un tālāk ir saites uz, un ja mēs iesim uz Alefu šo te,
tad mēs nonāksim, kur mēs nonāksim pie Ernesta Biržnieka upīša autorības katalogā. Numur 1, bet jūs zināt, ka katalogā mēs arī varam tikt tālāk, un atkal mēs varam meklēt pēc Ernesta Biržnieka upīša, un sanāk, ka tas meklējums aizbrauc uz priekšu, un tālāk mēs esam katalogā un nonākam pie personas, un šobrīd pie personas nonācām, bet var nonākt arī pie grāmatām. Es noklikšķināšu tagad liekos logus nost, bet nonākšu atpakaļ šitajā logā. Un sākās pieminējumi. Tad šī entīte mūs aizvelk tālāk, piemēram, pieminējums Aspazijas saulainajā stūrīša anotācijā, arī Biržnieks upīts. Vai vēl kaut kur. Ir Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā, ir Ažnaksta Biržnieks upīts, un hopējam tajā iekšā. Šajā vēstulē viņai ir arī Word dokuments, jo mēs šī projekta sakarā ņēmām veselu rindu Raiņa Aspazijas vēstules savstarpējās un tās pārrakstījām, un kāds jaudāja arī izlasīt tos viņa rokrakstus, nemaz nav vienkārši, un rekur viņi ir pārrakstīti, un sākās tā Rainas Kastaņolā, 11. gads, 16. oktobrs. Mīļo sirds dārgumiņi, kā tas ir, ka tu līdz šim vēl neesi tikus pie darba, un jau drīz, jau drīz 3 nedēļas, tā sākās pirmais atsaucīt. Rainis šeit un turpmāk komentē ziņas kādā no pēdējām Aspazijas vēstulēm, un labi tas tā. Ārstēties, tad tu vārksti tur, uz turi divnieciņš, tātad tur ir Cīrihe, ir atšifrēts, un tā katrs, te ir Glomeņa, Īniņa Berga, tā Glomeņa 4, par Glomeni viņa nosvērtās nesteidzīgās dabas dēļ Aspazīna Rainis savā starpā dēvēja apgādu dzirciemnieku vadītāju Ernesta Biržnieka upīti. Reku viņš parādās mums. Lūk tā, un savukārt tas Iniņbergs domāts Jēkabs Iniņbergs. Lūk, šādi tā vēstule jau ir pārstrādāta, saprasta, kas te kurš ir, un tas te ar tā kā cipariņiem ir paskaidrots, kas, un tad mēs atkal varam nonākt pie Iniņberga, un atkal tas ir Jēkabs Iniņbergs, entīt, un atkal pie Jēkaba Iniņberga ripojam tālāk un nonākam šeit, un kā līdzīgi, līdzīgi bija, te ir tās rakstības formas valodās, un te ir atkal ārējie resursi, piemēram, LNDB grāmatas, kas tas tāds ir. Uz LNDB grāmatas, tad, ja mums ir tāds digitālais resurs, tad mēs varam viņu arī paņemt, un es te tagad esmu vienā latviešu rakstniecību portrejās, kas, tā kā lēni stiepjās vaļā, mēs jau zinām, ka šīs abas kolekcijas nav no tām ātrākajām, arī periodika un kolekcija arvien biežāk pēdējā laikā ir, mazāk vai vairāk šad tad pievīluši, bet šodien viņi mūs nepievīļ. Un mums, kad tik te nav Iniņbergs atvēries, es jau paspēju verciet. Labi, respektīvi šādā veidā tas viss notiekās šajā kolekcijā. Tamdēļ viņi ir interesanti, ka tās vēstules jūs varat mēģināt, tās atpakaļ kolekcijā, izpētīt uz priekšu, uz atpakaļ, kā mēs esam šo visu savījuši, sapiņuši, jo vēl rīki, piemēram, šeit augšā un laika joslas rīks un šāds. Ne tikai darbu un notikumu, bet šīs, un tas viņš atspoguļo tā kā viņu laika periodus, Latvija, Krievija, Lietuva, Šveica, Vācija, un pieņemsim, ka mēs sabīdīsim tos kātiņus. Viņi bīdījās, kurš te bīdījās? Bīdās. Šveices periodu sabīdīsim, un Šveices periods nāk ar saviem personām, ko Rainis un Aspazīs šķērso, un te rādīt visas vēl daudzas, ar vietām, kurās viņi pabūst būdami tur, un te vēl uzrādīt visas daudzas, un tieši tāpat darbi, ar kuriem viņi ir nodarbojušies tajā periodā, un vietas, piemēram, Lugano, un tad Lugano atkal tiek šādi te paskaidrota, un Lugano ir atkal arī saites un pieminējumi, un atkal aizpojam tām Rainas Kastaņola pēdījumu Aspazīs biogrāfijā pieminēts, Raiņa biogrāfijā, anotācijā, respektīvi katrā, un kā jūs viņus bijāt redzējuši, tad mēs atvērām, piemēram, vienu vēstuli vai vienu darba anotāciju, tad tur tās entītītes, tie iekrāsojumi, viņi šita tā pinās, es mēģinu tādā vienkāršā veidā to pateikt, bet tā te vienkārši ir šajā kolekcijā, ka te tie dati viens ar otru šķērsojās, ja mēs ņemsim Raini un
Un pēdējais, ko parādīt, ir video. Tad ir dažādi video materiāli. Rainis pastaigā pa Arkādiju parku, un te viņš mums arī iet. Es tagad nezinu, vai bija kāda skaņa vai nē, lai es pašēroju. Nu, ka tik tā nav, ka te kaut kāda lapu čabuļi tikai vispār nav skaidrs. Ne, vispār nav skaidrs. Man liekas, ka nav skaidrs video šim te, bet, nu, šos abus var tagad redzēt, tā kā, nu, pastaigāmies. Tā kā, tāda ir tā kolekcija. Un tagad man ir jautājums, kamēr Rainis un Aspazija iet, vai bija kāds no tā saraksta, ko jūs ļoti varētu gribēt redzēt, jūs čatā to varētu rakstīt, lai es tā kā nepalaižu garām, ja es biju domājusi pārslēgties uz arī digitāliem humanitāriem resursiem, bet tomēr varbūt kaut kam netika pievērsta vērība. Lūdzu, sakiet, kamēr šie abi staigā pārkādī. Ja jums bija, es ceru, iespēja padomāt. Nu, ja, kāds jau viņas te filmē, vai ne? Bet tā kā neviens neko nesaka, tad es vienkārši tā sakot braukšu uz priekšu, ja? Jo, nu, kolekcija daudz, un tad tagad Rainim un Ospazijai jāsaka uz redzēšanos, un pamēģiniet arī izpiņķerēt šo piņķerīti, un šobrīd arī kaut kādā ziņā varbūt būs sveiki šitam visam, kas te ir. Un jums pašiem tālāk skatīties un tā, bet vēl gribējās pastāstīt par tādu lietu, kā kas ir tāds netipiskāks virziens, ne, vispār jāsāk ar mājaslapu, un tad netipiskāks virziens, respektīvi Nacionālajai bibliotekai ir šāds pakalpojums kā digitālās humanitārās zinātnes pētniecībai, un tā joma ir pacelta tāpēc, ka viens ir tehniskās un arī prāta jaudas saprast, ka, ja ir labi daudz digitalizēta teksta attēla un vēl kāda cita materiāla, tad ir liela iespēja veikt ar elektroniskiem, ar tehnisku programmu līdzekļu palīdzību, saprast teksta struktūru, vārdu biežumu, kas varbūt liekas tas vienkāršākais no tā visa, un tas nozīmē, ka to var darīt tajā elektroniskā vidē, pētīt un saprast, un to visvairāk nodarbojies un visagrāk ir Latvijas Universitātes Matemātikas institūts. Varbūt, ka atceraties tādu resursu kā ailab.lv, kas patiesībā vēl arī eksistē, tikai jaunā formā, bet arī mēs, Nacionālā biblioteka, ar šādu virzienu nodarbojamies, un te ir apraksts, kas tas viss kopumā ir. Un vēl te ir arī, es šoreiz nespēlēšu, bet te ir video, un te kolēģi Anda Baklāna ir safilmējusi labi daudz dažādas video, rādījuši vēl vienu lapu, kur tas ir, par šo jomu, jo, nu, tā kā tehniski gudri prāti mums ar šo lietu nodarbojās. Tas, protams, ka vairāk ir akcents uz pētniecību, bet arī ir jauki iekustināt mūsu prātus un paskatīties, kas patiesībā ir dzīvē iespējams. Un lūk, tad tādas vienkāršas lietas arī šajā pašā lapā skatāms ir viens, ir piemēram šis Rīgas prozas skaitītājs, un es tev jau paspēju prozas skaitītāju atvērt vaļā, tāpēc es dalīšos ar viņu. Un idejiski ir tā, ka tātad mums ir latviešu romāni, un skaidrs, ka ir mums arī kā romānu rakstītāji izsakās, kā viņi runā, ko viņi dara, un tad te ir informācija par šo skaitītāju, kas ir tā lielākā analīze, te atkal ir viens video, ko var noskatīties plašāk, un tur būs pastāstīts labāk, nekā es to, protams, izdarīt. Bet idejiski tā tad vairāk ir par vārdu biežumu, teikumu garumu, statistiku, vārdšķiru sadalījums, autoru lietotās leksikas bagātības un tā tālāk. Nākamais poga ir romāni. Un uz romāniem sanāk tāda tā kā arī analīzīta pa gadiem, 1880 līdz 40, te ir tā kā dots mums redzēt, un tas izdevumu skaits attiecīgi, un, nu, tā kā augumā, protams, ka Latvijas laiks mums ir vienkārši bagāts ar visu šo romānu būtību. Mēs esam skatījuši līdz pirmās neatkarības laika beigām, un te ir autori
autori, un tā kā, nu, izdodas, piemēram, pēc alfabēta salikt, nu, kaut vai akurāters Jānis, ugunīgie ziedi, teikumu skaits, ugunīgajos ziedos, vārdu skaits, simbolu skaits, un te vārdi teikumā un vidējais vārda garums. Un šādi mēs, kad tam tekstam tiekam klāt, un tehniskiem līdzekļiem, un tā te pa katru, ja, un te lapu daudz uz riņķi var viss, katru to visu gūzmu romānu izskaidrot un izskaitīt, kas tad ir kas šajā visā. Un, protams, šeit teksts, kas ļauj jums tā kā iedziļināties vēl dziļāk, ko ir ar to gribēts pateikt. Un paši pētījumi, te ir tā, ka skata arī caur kādiem dažādiem daudzumiem. Es, piemēram, paskatīšos lasīt vairāk uz leksikas daudzveidību, un tad te ir tāda mērījumi ļauj analizēt tipisku un reti lietot vārdu īpatsvaru korpusu tekstos, ar korpusu tekstiem saprotot tātad visu šo digitalizēto tekstu masīvu, kas nu tur ir, un man laikam ir jāpaliek tā kā lielāks. Un es tagad apskatīšos pat, ko es varu nolasīt no šī leksiskā daudzveidība mērījumi. Un te ir tā kā bišķiņi piņķerīgāk un sarežģītāk, un arī es netikšu cauri bez video noskatīšanās šajā te visā ezera Regīna, tātad te ir kaut kas par to, un man neko vairāk neļauj teikt, bet te ir tā kā kaut kas 0,7. Es jums šito nepastāstīšu tik gudri, kas ir tas, bet es gribēju nonākt tā līdz autori, manuprāt, ka te bija vienā vietā, man es esmu pazaudējis šobrīd šo skaisto vietu, kur bija tās skaistās, te ir nosaukts Anslavs Eglīts, labi, par autoru, bet kur mums ir analīze. Nu tā, es tagad arī paņemšu un apmaldīšos šajā visā. Jo bija mazliet pārskaitītāji, nē, tā, kur bija teksta analīze, man arī jānoskatās video, pirms es jums rādu romāni pētījumi. Autora laikās attēlot autora dzīves gadu, zeltainā joslā, romāna pirmizdevuma grāmatās sarkanie punkti. Tā, tā, pieminēsim, ka šeit ir uz laika salikti autori un viņu darbi. Un man ir jāņem tā bišķiņi. Es sajaucu, nevis Ernests Birznieks upīts bija tas, uz kur, bet Sudra Beržs bija tas nabadzīgs, uz kur tagad krīt viss. Un tā mums ir pirms vētras 22. gads, un mums šī laikas tā kā saliek pa gadiem viņa darbus, bet mēs ejam tālāk pa šo mēs tā kā neaizējam. Mēs dažiem aizējam tālāk. 56. gads Seibolt Jēkabam jau ir. Nu, šādi mēs tā kā saliekam. Visi, nu, mazliet atrāda, ko var salikt, kādos pētījumā aiziešu atpakaļ. Jā. Nauskaču platformas gribējums no citu skatu punktu parādīt, bet te arī šādā platformā parāda vārdu lietojuma biežumus, nu, tā kā, piemēram, te ir konkrēti Rainis 1599 komats vārdi atvērt. Nu, mēs nonākam šeit, un konkordants ir saskaņotība ar vārdiem, un tad ir grāmata. Man sanāks Raņī grāmata. Man liekas, ka šits man tik lielā sanāk grāmata. Un tad mēs mēģinam to Raņu darbos tagad sanākt. Es tagad iekļuvu diezgan ātrā veidā ielīdu, bet es meklēju pēc vārdu grāmatu Raņu darbos. Bet es jums šo no citu varbūt skatu punktu kādā citā resursā parādīšu, varbūt būs vieglāk. Bet tā, Raņa klusā grāmata, un te ir grāmatiņa. Uzklikšķinu uz grāmatiņas punktiņi man palīdz paplašināt šo kontekstu, un es redzu to teksta gabaliņu, kur tas grāmatiņi ir iekšā. Nu, skaidrs, tātad šī ir tā klusā grāmata, atvērš šo kluso grāmatu, un darba adresi, adresi nosaukums klusā grāmata, respektīvi tā tīri statistiski. Podziņa vēl, tā. Un atkal vārdu biežums. Nu, tā kā šis liek iedziļināties mazliet un mēģināt saprast vārdu lietošanas biežumu. Es šo te tā dabūju laukā attiecībā no šī te resursa, kas ir diezgan, jā, vesela rinda lietas, protams, ka ir, teikšu godīgi, pietiekami arī bieži nelietoju, es mēģināju paskatīties, pirms es jums stāstīju, bet, nu, varbūt vienīgi leksikas daudzveidību vēl paskatīšos.
ir gana daudz ko padomāt. Aha, mēs jau laikam te bijām. Man ir sajūta, ka mēs te bijām, un es viņu līdz galam nesapratu, bet te ir, tā sakot, vārdu metrika statistiski, ja, nu, latviešu senāko romānu atkārtot izdevumu varbūt, nu, būs tveramāks pēc savas būtības. Teikšu, ka pa vidu ir šis tas arī gana piņķerīgs un prasa spēcīgu iedziļināšanos, bet ieskaitot autoru, kur darbu izdot 5 un vairākas reizes, nemaz neliederīgi saprast, cik daudz reižu, kas te varētu būt izdots. Piemēram, Grīns Aleksandrs, par kur darbu iet runa. Man vienīgi patiktu, ja izdoto darbu skaits, ka es varētu šeit darbi, kur izdot 5 un vairāk. Aha, te mēs tiekam vairāk šajā sadaļā iekšā. Tur ir nosaukts varbūt autors pie katra cipariņš. Mēs gribētu, lai mums parāda, kuriem darbiem iet runa, bet gluži tā nav. Bet šajā tabulā gan mēs pie tā nonākam saprast, jo šī tabula mums drusciņi, piemēram, straumēni, nu, te var iet, ja, par uz priekšu, straumēnu, uz priekšu, cik daudz ir izdots straumēnu. Un tā pa katru aija, aiziet aija, cik pa gadiem tik nav izdots, varbūt slīd garām, bet izdot atkal aija, 14. gadā atkal aija. Ja? Nu, tā kā šī tabula varbūt ir vieglāk tverama, tāpēc, ka mums, nu, stāsta par darba pārpublicējumiem veselā strīpā. Nu, lūk tā. Bet, lai vairāk par to vēl mazliet plašāku resursu, nevis to, ko tikai mēs ieliekam šeit mājaslapā, ir aicināšu jūs ieskatīties un arī kādreiz, ja jums gribas pārdomāt un labāk saprast vēl, tad ir digitalhumanities.lv, digitālās humanitārās zinātnes Latvijā, ar aprakstu par, kas tas patiešām ir, varbūt netiek ļoti plaši teikts, kā, ar kādām metodēm, kā to panākt gatavu, bet tomēr, kas tas pēc būtības ir, ka tā ir, teiksim, teksta analīze, un mēs tikko sapratām, ka mēs teksta blāķī varam saprast arī vārdus un varam saprast darbu pārizdevumus un to daudzumu un tam līdzīgi. Un tad te ir poga ar resursiem, kas ir sagatavots šādā formātā, bet iesaistītās institūcijas. Te tiek nosauktas Latvijas Universitātes Mākslīgā intelekta laboratorija, pareizi, Latvijas Universitātes, kādreiz bija Matemātikas institūts viņš. Tad Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts arī ir iesaistīts. Un, protams, vēl ir tehniskās universitātes un Tilde. Jā, Tildei arī ir ko darīt šajā jomā, bet šeit bija jābūt arī resursi video, jā. Respektīvi, ja jums ir jauda pa gariem ziemas vakariem, tad noskatieties labi daudz video, un tie jums pastāstīs vairāk, vēl vairāk par to, un ļaus jums iedziļināties šajā pasaulē. Bet es vairāk iešu resursos un rīkos. Un tad vēl tieši tāpat, kā mēs tikko skatījāmies, nu re, ja mums daudz ir sadigitalizēts, tad mēs varam runāt par to, ka mēs to varam analizēt. Savukārt, ir vēl tādi dažādi ārējie rīki, kurus arī var šeit pieslēgt klāt. Un varbūt, ka kādam ir radusies iespēja, ja jūs meklējat Google vienkārši kādu vārdu skaidrojumu, tad tezaurs ir viens no tiem, kas arī uzrodas kā rīks, kas jums ļaus skaidrot vārtiņus. Nu, lūk, bet es tezaurā meklēšu saule. Un tezaurs man saka, ka viņš ir tā kā jau kā rīks, ar papildus vēl kreisās malas ailu, kas man ļauj citus vārdus izvēlēties, un vēl man stāsta, kā ir izmantotie avoti. Latviešu literārās valodas vārnīca. Tas nozīmē, ka kaut kur datoru dzīvēs eksistē digitalizēta viss šis 8 sējamnieks tumši zaļā krāsā kā egles, kas stāv biblioteka plauktos. Vēl ir mākslas un kultūras vārnīca un vēl senvārdu vārnīca arī kā reāls rīks, kas te palīdz. Un kas te tagad notiek? Mēs to sauli varam tā kā analizēt no ļoti daudzveidīgiem skatu punktiem, respektīvi tezaurs mums piedāvā. Nu, viens mums arī locīšana tiek piedāvāt, ja mēs esam to aizmirsuši no skolas gramatikas.
Vispirms tas ir planētas sistēmas centrālais debesu ķermenis un ar to saistītas nozīmes, piemēram, Saules zvaigzne, zvaigznes debesu ķermenis un tā tālāk ir tulkojumi. Tad vēl ir saistītās nozīmes papildus, gravitācijas laukā ir planētas, bet otrā nozīme mūsu planētas sistēmas centrālā debesu ķermeņa starojuma radītā gaisma. Tātad ultraviolētie stari un sākas stabili vārdu savienojumi, piemēram, kalnu saule, mākslīgā saule un tā tālāk. Tas pats sāks šeit, tā saule, vieta, teritorija, ko apspīd mums saule, respektīvi ķermenis, lēkts vai riets un stabils savienojumi ar sauli, bez saules, līdz ar saules lēktu un tādā garā. Laika telpa, tā kā folkloristiski. Un arī tam mums ir stabili vārdu savienojumi. Piemēram, te ir izteikti saules mūži. Ja saules mūži nedzīvoti. Mākslā atkal zīme, aplis, disks, ritenis un stabilie vārdu savienojumi. Čigānu saule, dzīvot saules mūžu, ieraudzīt saules gaismu, saule ar zobiem un tādā garā. Nu, daudz te viņi ir to savienojumu. To mēs visi raujam un visvairāk laukā, man liekas, no šīs literārās valodas vārnīcas. Bet, ja tas vēl ir maz, tad korpusu piemēri šeit, un mēs te jau vienreiz tā kā šādā te sketch engine'ā bijām. Un tieši tāpat šīs te analīzē atkal ir vesels gūzma tekstu blāķi, kur tā saule ir tikus lietota. Viņa kaut kur datoru dzīvēs eksistē, un mēs varam, piemēram, pievērsties numuru 5 saule. Paskatāmies to teksta kontekstus, tas ir viens ar šīm podziņām pavirzot to tekstu uz priekšu, bet vienlaiks arī uz šo te 154 paskatīties uz to avotu, no kurienes tas rodās. Un tas rodas no Ilzas Čipsnes prozas, poētikas, sižeti, tēla, vēstījums, humanitārās un mākslas zinātnes. Nu, lūk, apmēram tā mēs katru tādu darbu varam analizēt. Un tad, kā jūs redzējāt iepriekšējā, tur var arī tā kā pamēģināt un slīdēt vēl kārtīgi uz priekšu par šito visu pamatīgo resursu. Kam tas īsti noder? Protams, ka tas ir valodniekiem, literatūras zinātniekiem, kas pēta valodu, tad lieto šādas lietas. Bet es jūs gribēju ar šo pasauli iepazīstināt, ar ko tik čakli noņemās zinātnieki un pētnieki un tehnologi, lai viņiem būtu digitālās un humanitārās zinātnes. Es atkal atgriežos šī mājaslapā un vēl gribu parādīt, ka mums plauktos bibliotekā stāv, bet arī Mīlenbachs un Enzelīns ir tapis pakļauts šādai te digitalizācijas procesam, un tad ir tā, ka ja jums pie rokas nav Mīlenbachs un Enzelīns, tad atcerieties, ka digitalhumanities.lv vienmēr var tikt pie Mīlenbacha un Enzelīna, un es, piemēram, meklēšu vārdiņu sierēt, man bija es varētu saukt šo cilvēku pa aukli, un viņi bija strādājis muižā, bet tad es parēķinu tos gadus, un viņi strādājis patiesībā kā gāne viņa bijusi. Viņa ganījis lops, jo viņa jau tad, kad muižā jau bija noriets, viņai bija diezgan maz gadu, bija tikko kā diezgan dzimus, govs jau ganīt varēja iet. Bet viņai prasīja, kur tu tā staigājies, viņa teica, es tāpat sierēju. Sierēju. Un tad sierēju, tā kā Mīlenbachs mums skaidroja, tad špacīren, ja viņš ir no mušām, vien vācis, spacīren gēn, tā kā iet pastaigāties, tad, un kad vēl skaidrojums es redzēju, 3 meitiņas jūras malas ierējot. To BV ir Barāns un Visendarbs no tautas dziesmām. Vienīgais mīnus, kas te no jaunās versijas vairs nav, iepriekšējā demo versija, kas ilgus gadus stāvējums, tad labā malā varējām dabūt arī visu Mīlenbachu, visu to paskaidrojumu variāciju, jo skaidrs jau uz katru mums te jāiet un jāskatās, kas ir, kas BV ir, kas ir var, ja? To viss ir tā kā, no galvas tu īsti neatcerēsies. Tev vajag vēl vienu Mīlenbachu blakus, lai varētu visu šitos te, bet, respektīvi, tad stāsts ir par šo, ja, un tad vecs vārds, skaidrs, Mīlenbachs un Enzelīns to ir uztvērs un skaidro, ar ko ir gribēts pateikt ar šo sierēt. Tā bija ļoti interesanti. Un vēl viņi man teica arī, ko tu dari. Es roidājos, roiden, sīki krāmēties, atkal no vācu valodas. Un vēl pulkstenis ir nelietas skrien, es gribēju vēl vienu
vēl vienu tādu ļoti labi tveramu un skaistu resursu, ko ir viegli lietot un saprast, kur neprasās tādas tīri tehnoloģiskas dzīves, ir lingvistiskā karte. Šis te lingvistiskā karte mums īstenībā stāsta par valodniecību kā tēmu un ir izstrādāta, es teiktu, ka ļoti skaisti un perfekti, bet nelielināšu šogad. Un šis te nāk lielāks nāk. Tā ideja ir tāda, ka mums te ir karte ar visām savām pogām un iespējām meklēt personālijas, skatīt pašu darbus, notikumus un meklēt vietas un te atkal sadalīt izvēles, bet uz kartes mēs atspoguļojam latviešu valodniecības tēmu un tātad grāmatiņa mums saka latviešu valodas un valodniecības vēsturi. Nu, ja jums gadījumā iegādās latviešu valodas un valodniecības vēsturi, tad viņa šeit ir pilnā teikta apjomā uzrakstīta no, ja nemaldos, ka te bija sākumā, bija, Pēters Vanaks, Drhabfil, tas nozīmē, autoritīvs resurs par latviešu valodniecības vēsturi. Tieši šeit. Informācija mums saka, kā lietot šo karti. Savukārt podziņas būs par projektu. Kas tas par projektu, bet mums interesē droši vien šī labā mala, un mums interesē tātad autori izklāstīti personālijas, viņu darbi, viņu notikumi, vietas, kurās kurās tie ir darbojušies, un ne tikai Latvijā vien jomas, ko viņi ir aptvēruši, un te ir arī šādi tādi maršruti, tā kā kaut kur atrodami. Pieņemsim, ka mēs skatīsimies uz labi, Ilze Auziņa. Es vienmēr paskatos uz Alunānu, un tas visiem ir, bet kas viņa tāda? Tātad rekur biogrāfija, rekur viņas darbība, ko mēs skatām ar hipersaitēm un uz šādiem tādiem korpusiem, kas arī daži labi šajās digitālās humanitārās nestrādā. Piemēram, Saeimas debašu korpus patiesībā bija interesants, kad viņš strādāja. Mēs varējām ko viņi tur no savas Saeimas tribīnas runā, lasīt un padomāt, un vēl ir viņas devums. Tad avoti saistīti ar nozīmīgie viņas darbi, ar norādēm uz, un tātad viens no tiem ir DSpace LU, kur ir zinātnisko darbu resurss, vietne, un vēl katram var ieraudzīt saiti, tur, kur ir tiešsaist un patiešām reāli var atvērt, tur arī to darbu var atvērt, vai te ir e-books, kaut kāds resurss, respektīvi viņas darbi, tad pār viņu, un vēl citas saites, un rekomends pieminētais Ailab LV, piemēram, un Ailab LV es atvēršu un parādīšu, ka tāds dzīvē arī eksistē, un tas ir Latvijas Universitātes matemātikas, jau mākslīgā intelekta izstrādātais, un tas saistībā ar viņu ir tāds, tāds arī kāds bibliogrāfisks saraksts mums atverās. Lūk. Un to es tā kā novēršu nost un atgriežos pie šīs, un mēs nonākam pie kartes par šo Ilzi Auziņu valodnieci, un 80. gads tas nav viss. Rekurs 70. viņai ir punktiņš, kad viņa mums ir dzīvos 7. gadā, skaidrs rekur, jā. Punktiņš te. Šeit punktiņi, un tajā mēs nonākam, 72. gads mācījusies Rīgas 7. vidusskolā, un karte tā tad ir nonākam pie tā, ka te ir acīm redzot tā Rīgas 72. vidusskola, bet tur bija vēl tādi punktiņi, es viņu mazliet samazināšu, un te ir, ka šī te punktiņā ir dzimusi inženiera Imanta Āboltiņa un ārstas Līvijas Āboltiņas ģimenē, dzimšanas vieta viņai tā kā skaidri nodefinēta te. Kur viņa sanāk, kur tad viņa būs dzimusi. Bija dzemdību nams vai kas tur tagad sanāk? Pils iela. Tad viņa laikam ir tā kā dzīvojusi vai sanāk savā sākuma galā. Un te vēl ir 4 punktiņi, kurus var palielināt, un te ir studējis Latvijas Universitātes doktorantūrā, un ne tikai droši vien. Te ir 4 sadaļas jau doktorgrāda disertācija, kāda viņai, tad, laikam ir jālielina lielāks, lai viņš auga augumā. Un lūk šādi te, un arī šī laika josla rāda nonāksim pie šī punktiņa, 2005. gads. LO Matemātikas un Informātikas institūta mākslīgā intelekta laboratorijas vadošā pētniece. Viņa ar digitālām humanitārām zinātnēm samērā varbūt arī saistīta, kas noticis 15. gadā.
aha, Latviešu valodas aģentūras ārštata darbinieks. Mēs laikam nonākam Lačplēša ielā, kur ir šī aģentūra. Nu, lūk, šāda kārte. Nu, tad ir samērā ērti lietojama, un tagad atstāju jums pamēģināt pašiem, bet pēdējo resursu, ko es te gribēju parādīt, ir saistībā ar to, ka jūs droši vien arī satiekat skolēnus jūsu pusē, un es skatieku skolēnus šeit, un es mēģinu lietot šo resursu, zinātnes valodu, ko ir izstrādājusi Ventspils augstskola, un kas vēl? Man jāklikšķina šeit. Nē, uz saites viņa atvērsies vaļā. Ideja par to, ka zinātnes valodu lieliski noder tad, un es pieņemu, ka varbūt viņi pat noderēt arī varētu mums un jums kādam. Jā, Ventspils augstskola un Liepājas universitāte sadarbojoties šo ir radījusi. Nu, respektīvi, mums vajadzētu izteikties zinātniski un skaisti, un lai mēs to prastu, tad mums jāpadomā, kādu tekstu veidu rakstīsim. Ja satiekam skolēnus, un viņi ir aizņemti ar saviem zinātnisku pētnieciskiem darbiem, tad lūdzu rekurs skolēnu uz EPD, kas rada diezgan liels galvas sāpes, bet ir jādara un viss, un skolēnam ar to jātiek galā. Tad no skolēnam te tiek stāstīts, kas tas darbs tāds ir, kāda ir viņa struktūra, ka viņam ir pētījuma problēma, ka viņam ir pētījuma metodoloģija, un lai viņš tiktu ar šito visu galā, piemēram, tātad, kas gan ir viņa pētījuma problēma. Hop, klikšķināsim un atceramies, ka te bija augšā tāds glosārijs, ja, un tad pētījuma problēma lūdzu teorētisks vai praktisks uzdevums, ko nepieciešams izpētīt. Nu, lai būtu tā kā skaidrs, tā mēs pamazām te tā ieejam jau dziļāk šajā resursā. Skaidrs, ka mums tā tad ir tekstu veids, mēs tikām līdz pētījuma problēmai, bet tātad glosārijā te arī hipotēze tiek skaidrot, kas ir piņķerīgi, nu tad aiziet frāzes, mēs jau gribam sākt rakstīt. Lai mums nebūtu jāraksta lieta grozās ap, tad varbūt, ka mēs varam tā skaisti formulēt, piemēram, pētnieciskā darba ievada formulējumu, pētījuma metodes. Pētījuma tā darba tēmas izpēta, darba tēmas izpētē tika izmantotas, lietotas, tika lietotas statistikas metodes, piemēram, datu apstrādē tika lietotas kvantitīvās metodes. Nu, te tā ļoti vienkārši, varbūt kaut kur ir sarežģītāk. Informācija par pētījumu kontekstu. Dažādos jaunākajos literatūras avotos tiek minēts, kā tiek aprakstīts, kā un tādā garā. Ja? Tā kā, lai mums nebūtu jāsaka tādiem vārdiem, kas mums nav iekšā ir, bet ārā nenāk, tad šis resurs ir kaut kādā mērā ļoti palīdzīgs. Atceramies, kā mēs varam kā bibliotekāri palīdzēt skolēniem. Kad es esmu to darījis, tad visi bijuši gana pateicīgi. Skaisti, šito mēs izmantosim. Nu, lūk tā kā es ātriem soļiem, cik mums 7 minūtes izstaigāju cauri digitālām humanitārām tēmām, tad es pieņemu, ka es neko jaunu varbūt jums nepateikšu, bet mans top resurs numur 1 un arī mājas, tā teikt, lasīšanai, ja pareizāk sakot, mājas skatīšanai ir Redzi, dzirdi Latviju, jo gribas kādreiz kaut ko skaistu redzēt. Un tad mana ideja nebija tālāk par Smilteni šodien aizgājusi. Redzi, dzirdi Latviju ir, tā kā kino, fono dokumentāra arhīvs, un mēs zinām, ka viņš ir nenormāli bagāts. Piedošana par šo vārdu, bet patiešām glabā lielas bagātības, jo viņu uzdevums, viņu funkcija un cilvēkiem, tiem, kas bija atbildīgi amatos un tā tālāk, kas uzņēma video, uzņēma fotogrāfijas, bija profesionāli fotografi vai video veidotāji un tā tālāk, bija pienākums nodot arhīvā materiālus, tāpēc daudz kas ir nonācis. Bet pēc tā, ka es meklēšu Smilteni, ir arī daudz skaistas kolekcijas. Bet labi, sākumam Smilteni tādai uzskatai. Es meklēju pēc Smiltenes, un mans piedāvājums ir tātad 274 resursi, no tiem ir 44 filmas un fotogrāfijas, un vēl ir skaņieraksts. Es ieskatījos filmās, bet skaņierakstos nē, es noriskēšu paskatīties uz skaņierakstiem, bet Radio Brīvā Eiropa radio raidījuma rotā līgo. Tātad šis nav zils, tātad nav aktīvs, un Latvijas Republikas augstākās padomas sasaukums sesija. Varbūt te garlaicīgi, bet filmas, skaisti ir mana dzimtene. Tad es spēlēšu to skaisti ir mana dzimtene. Un skaisti ir mana dzimtene ir, par
par to, ka dzimtene skaista. Un kaut kur tur arī smiltenes aizgāja garām tam, ka es neparādīju aprakstu, ja, bet, nu, koki ir dabas skaistums upes. Nu, mēs nonākam pie, pie kā mēs nonākam, bet jūs ziniet, pie amatas, jā? Es ceru. Es gribēju domāt, ka tā ir amata, bet varbūt nav. Bet varbūt gauja, nu tādā veidā. Nu, pa gariem ziemas vakariem varbūt, ka ir interesanti noskatīties. Katram ir uzrakstīts, jā, es garām paskarēju uzrakstiem, protams, Gauja pie Siguldas, nu, kurš nepazīst Gaujas upi, vai ne? Un tādā garā šis video tā kā jums un redzēšanā, bet kāds tad ir fotogrāfijas Dārzielas Miltenē. Šādi. Bet te ir pilns, nu, ticiet man, te ir vienkārši ļoti pilns un bagāts. Atgriezīsimies pie sākuma un pie tā, ka kolekcijas tā, nu, viss, ko sirds kāro. Tematiskās kolekcijas, tātad viss tas materiāla gūzma daudzveidīgāk, ko vien var atrast, ir saveidota tematiskās kolekcijās. Es, piemēram, skatīšos, ieraudzīju, atpazinu. Ieraudzīju, atpazinu, tā tad ir stāsts par to, kas ir šī kolekcija. Es to skatu pirmo reizi, bet ieraudzīju, atpazinu šādi, aicinu papildināt aprakstus, ko mums piedāvā kolekcijas apraksts un kolekcijas dokumenti. Ģimene dārzā, vīriešu dārzā, un tad es esmu uzrausies uz kaut ko, kas ir pamatīgs un tāds fotografija krājums un aicinu arī atpazīt, bet kaut kas arī, nu, tā kā papildināt. Dzelzceļa tilta celtniecības pārvalde. Nu, te ir daudzveidība. Lielai, ka te ir daudzveidība. Kino materiāli, numur 39. Aha, un tad katram kino materiālam atceramies vienmēr pastāsta, kas viņā ir iekšā. Lai man ir tikai 3 minūtes palakstīšu. Cilvēku grupa vasaras mājā dārzā, zivju audzētāju, dažādas ļaužu grupas, un tad izlasam, mums šits video interesē, skatāmies, šits video mums neinteresē, neskatāmies. Un tādā garā kaut kā var darīt tā. Vajadzētu būt pazīstamiem ļaudīm, varbūt. Nezinu. Nu tā, tas par kino fotofono. Tā kā es ticu, ka jūs izmantojat, bet vai jūs izmantojat dzelzceļa muzeju, to gan es arī nezinu. Man iepatikās dzelzceļa muzejs, jo viņi mums ir te blakus, bet viņi ir ārkārtīgi daudz pastrādājuši digitālajā jomā. Un digitālajie objekti dzīvo kolekcijās šeit. Un kolekcija, protams, kolekcijas ir ar meklēšanu. Mums kā pirmā uznāca dzelzceļa karte, tā vecā dzelzceļa karte, kad vēl bija, nu, veries vaļā, kad vēl bija labi daudz dzelzceļa tīklojums, es viņu te lielāku vairs tā kā nedabūju, bet es mēģināju ķīķerēt stacijas un ko parādīt no stacijām, jo te var šo to sameklēt. Un tā kā man ļoti labi ķērās uz strenči, tad tagad būs strenči, tāpēc, ka bija labas bildes un bija meklēts, bet nedod. Strenči bija labi atspoguļots. Te var atrast tādas fotogrāfijas, kādas citur nav. Ļoti interesantas fotogrāfijas. Un, piemēram, te bija viena, ko es skatījos, piemēram, šādu. Apraksts. Te jau tā kā vairāk, plašāk, un pie stacijas, acīm redzot, tad no otras puses, nu tā, nu, cēlu un skaistu te pilns ar šādiem interesantiem objektiem.